Māte dēlus audzināja par kārtīgiem nama tēviem, taču tautai nāca smagi laiki, zemi plosīja svešās rokas. Kādu dienu atnāca vīri uniformās ar šautenēm pie rokas, runāja svešā mēle, paņēma tēvu un vecāko dēlu bez atvadām, bez ceļa maizes. Latvijas vārdā zem sveša karoga, plecu pie pleca ar kaimiņu brāļiem. Latvieši cīnījās par brīvību, par cerību ar savu dzīvību. Nāca vēstules no Cēsim, no Valkas, no Tīreļu, Purva un Nāves salas. Vēstules tika gaidītas ar nepacietību un ilgām, līdz Ziemassvētku vakarā atnāca melna drūma un sēra vēsts. Atstāja māti ar dēlu un mazo māsu bez vīra un tēva un lielā brāļa. Latvijas vārdā zem sveša karoga, plecu pie pleca ar kaimiņu brāļiem. Latvieši cīnījās par brīvību, par cerību ar savu dzīvību. Nākamajā dienā atkal nāca vīri, melnos mēteļos paņēma jaunāko dēlu, aizveda uz Kurzemes katlu koka laivā. Pēc gadiem gan dēls atgriezās kā varonis, kā tēvs. Iepazīstināja nosirmojušo māti un izaugušo māsu ar savu jauno sievu no Kurzemes.